Sveiki! Mēs esam raidījumā Urlas. Mēs stāstīsim par dzīves jēgu. Tagad dosimies pie pirmā intervējumā, kurš pastāstīs par dzīves jēgu. Ko jūs uzturat kā dzīves jēgu? Dzīves jēga, cilvēkam ir jādzīvo, lai drāstos, lai radītu citus cilvēkus. Tas nozīmē, viņam vēl ir jāpaliek dzīvām, tāpēc viņam ir jāēd. Viņš ēd, lai dzīvotu, un dzīvo, lai ēstu. Tā tas ir iekārtots, tas ir kā riņķis. Šie ir ļoti veselīgi ēdieni, kurus es ēdu katru dienu gadā. Jā, un tā mēs dzīvojam un ēdam, lai dzīvotu. Tagad dosimies pie otrā intervējumā, kurš pastāstīs par savu dzīves jēgu. Viņš negrib. Kas ir dzīves jēga, negrib? Dzīves jēga ir šeit, iekšā, pudelē. Redzat? Dzirdat, jā? Tas ir kā? Šī dzīves jēga beigsies 2011. gada 1. augustā. Tūs pasaules gals? Nē, tad beigsies dzīves jēga. Jā, Man. Un jums. Tev arī. Nē! Un šim arī. Nē! Tas ir jēdzīgs. Nedēļu. Tad viss beigsies. Iedod. Damn, dude. Mēs izsniedzam dzīves jēgu. Ak, Dievs! Es jūtos nevajadzīgs. Es jūtos padzēries. Dažiem cilvēkiem dzīves jēga ir dzeršanā, tas dažiem ir Jā, viss ārā. Negaršo. Dzīves jēgai baigais sūds. Dzīves jēgai baigais sūds. Man negaršo. Ziltiņa! O, pacans! Šī nav dzīves jēga. Mums ir video par dzīves jēgu, tu nejauc. Dzīves jēga ir auto un gāzes. Labi, mēs varam noslēgt raidījumu par dzīves jēgu, vai jums vēl kaut kas sakāms, vai tev kaut kas sakāms? Dzīves jēga ir oranža. Dzīves jēga beidzās priekšlaicīgi. Ak, mans Dievs. Atā, jā. Bye!